Čau! Tas ir Matīs. Un viņš ir nedēļu lietojis Nokia X6. Šitā te var ieslēgt iekšā. Tā, tu esi nedēļu viņu lietojis, tad ir jāizstāst visu, ko tu zini. Nezinu, kas ir pirmās? Kā ir ar touchscreen? Ir tā, ka mēs zinām, ka es esmu baigais iPhone fans. Un man, protams, tas touchscreens likās diezgan neērts, bet es saprotu, ka var pierast un viss kārtībā pēc tam. Principā jā, pierast var. Ir tādas, piemēram, kaut kādas malas, kur viņš mazliet sliktāk ņem, bet tā pieroda ātrāk. Jā. Tas tā, ka rakstieši ar īziņās, tas ir ļoti spilgt redzams. Nevar kaut ko uzrakstīt vai kā? Burts viņš neņem īsti tā, kā vajadzētu. Piemēram, šajā situācijā mēs gribam spiest kaut kāds N vai kas, piemēram, N vai M, viņš vienkārši trāpās, ka viņš neuzspiež, viņš paņem, nospiež spējas vai kaut ko tam līdzi. Tas tieši ar malējiem burtiem. Malējiem tas ir vienkārši. Bet tā pierod, piemēram, pēdējās dienas vispār vairs nav problēmas ar to. Tas nozīmē, ka vienkārši mazliet jāpierod un pēc tam aiziet viss, jā? Un kā ir rakstīt ar, tu esi rakstījis ar parastajām Nokijām, kā ir ar šo rakstīt ātrāk vai lēnāk iet? Sākums bija lēnāks, pēc tam aiziet ātrāk. Vēl ātrāk nekā normāli? Ātrāk kā normāli, jo man patīk tas, ka var izmantot visas taustiņas bez viena cipara vai burts spaidīšanas vairākas reizes. Tā kā datora klaviatūra. Jā. Viss kopumā dizains ir ok? Dizains ir ok, slavāk tā feature kā bloķējās taustiņa. Vienkārši ar vienu to pogu. Nav nekāds, ir kaut kādiem tur LG, kad vienkārši vēl kaut kāds tur kontūrs ar ekrānu, tur vienkārši ir man atbloķēts vienkārši vienu pogu un viss. Skaidrs. Kas tev vēl patikās tur telefonā? Kamera ir ok. Kamerā tas, ka ir zipspulds. Un bildes sanāk normāls? Bildes, 5 megapikseli kamera. Bildes ir ok sanāk. Cik tev ilga baterija tur spēlējoties ar visām šitām featurēm? Tur ir kaut kāds 9 dienas, laikam, bijušas telefons, un principā kaut kāds plus-minus 2 reizes lādētas ir. Jā. Tas ir izmantojot tādas feature kā kaut kāds kārtējs, kaut kas tiek meklēts tur. Jā. Viss iespējams. Es domāju, kaut kādu nedēļu viņš varētu tādu normālu režīmu. Nedēļu, kaut kāds 4 dienas, domāju, būtu ok, viņš izvilks, domāju, stabili. Skaidrs, stilīgi. Wi-Fi. Tev kaut kas tur nesanāca? Jā, Wi-Fi tāds, kas mēģināja izlies mājas Wi-Fi. Ir kā, ok, sākumā viņš atver ātri, piemēram, kaut kāds, draugiem vēl, viņš viss atverās, uzrakst paroles un visu to pārējo, visai iekšā, un vienkārši rādās tas augšs tikai, un mēģina kaut ko darīt, vienkārši nesaprot tie brīdi, kas tev jādarīs, un tad es kaut kāds vairākas reizes mēģina vienkārši atmet roku. Skaidrs. Pārāk sarežģīti. Var pieņemt, ka viss darbojās, bet... Jā, darbojās, bet jāpastudē ilgāk vienkārši kā to darbināt pareizāk. Skaidrs. Spēlītes, es saprotu, ka tu tev OV Store neizmantoji, bet kaut kādas iebūvētās spēlē. Iebūvētās ir ok. Kas vēl? Tā, jā, austiņas. Austiņas ir labas. Lītas. Kā iepriekšējām Nokijām, cik atceros viņas, tās, kas ir nākušas iepriekšējām modeliem, vienkārši krimināls, tās ir normāls. Atgādina mazliet iPhone austiņas. Īstenībā jau nē, šitam ir tāds liels, tas vats, ko redzēt. Viņam tagad nav pie rokas, bet iPhone'am pavisam maziņš. Jā, tas princips tas, ka, tāpēc viņas normāli ieliekot ausī neko, es citu nedzirdēšu. Tā, kas vēl, ir tādas, piemēram, stulvas lietas, piemēram, kā simkarti, ka tu viņu var izņemt ārā no šeit, tu var tikai paskatīties uz viņu. Jo ārā viņu nav iespējams dabūt, kamēr nav noņemts no vāks un baterija. Bet cik tu bieži maini simkartes, kā jautājums? Bet tad jēga šim. Nē, jā, it kā varētu dabūt uzreiz tā kā fiksāk laukā. Jā, tas tikai izņemot ārā bateriju. Tā, principā, telefons ir ok. Es saprotu, ka GPS tu mēģināji, bet navigācija laikam tev arī īsti nesanāca izmēģināt vai kā? Jā, es mēģināju, bet viņš prasa, tur ir maksas kartes tikai, prasties karti, bet pirms es braucu ar mašīnu, domāju, forši būs, man pastīšos, kā var aizbraukt kaut kur ātrāk. Cīnījos, kā laivējās, viņiem nav. Skaidrs. Cīm nodlības savu veco kartu un arī to izmantelē. Tu izpētīji, ka viņš ir LMT, viņš ir kā mascens vai... Jā, mascens var dabūt. Bet viņš ir visiem vai vipiem vai kā tur ir? Mascens, viņi var iemākās dabūt, kuriem tā kā vienkārši cilvēks aiziet, kad no LMT un var dabūt telefonu savējo kaut kādu
49 lati, laikam tas ir diezgan pieņemams. Jā. Es domāju. Jā, tā kā mums bija klienti, viņš bija kaut kādiem 24 latiem vai kaut kas tam līdzīgs arī. Un es zinu, ka tu tagad īstumā meklē telefonu. Jā, tagad ir diezgan liels princips. Tā, ka palietojot šo laiku, viss, kā ir iepaticies. Varbūt ir iespēja, ka arī iegādāšos, bet tas vēl tāds mānīgs variants. Jautājums, kas ir jānoskaidro, kas īsti ir ar tām mājaslapām un kas ir ar to GPS. Tie divi neskaidro jautājumi. Tas GPS būtu ļoti noderīgi, piemēram, tā kā viņi vienkārši nebūtu kā dekoratīvs elements telefonā, bet vienkārši viņi izmantot. Jā, viņiem ir atsevišķa navigācija, no GPS ir atsevišķa, tā kā, manuprāt. Ko tad tā, es nezinu, kopējās emocijas pozitīvas, jā? Jā, telefons kā telefons. Daudz tās pašas vecās Nokia features, kas nāk visiem šitiem, kad iznākuši tie touchscreen, jo nav tā, ka vienīgais telefons, kas ir šāds paidīts, vienkārši zināmiem cilvēkiem arī tā pārsvarā ir kaut kas tāds, un ir kaut kāds uzlabots variants. Diezgan daudz nācis labāks lietas klāt, pirms tas touchscreens, man varbūt tas pieredze, tad vienkārši, liekas normālāks. Labāks. Jo es gudīgi sakot, tas bija tā, ka es viņu paņēmu rokās, un es mazliet sabijos, jo man likās, ka būs grūti kaut ko pateikt par pašu to touchscreenu, jo ņemot no iPhone, ņemot rokās, man bija grūti bakstīt. Man likās, ka būs problēmas, un es domāju, es zinu, ka tu esi vēl 10 reizes kritiskāks par mani, un es jau domāju, ka tu būs par ekrāna ziņā būs totāli nodiršana sanāks. Viss ir ok. Viss ir ok. Uz šitās pozitīvās nots varam arī beigt. Jā. Testu. Jā? Tests ir beigts, jā. Ja vēl kaut kādu komentāru būs, pierakstīsim klāt. Davai. Čau. Čau.